Sveicināti un laipni lūgti šajā meistarklasē. Man jums ir kāds jautājums. Vai jums reizēm šķiet, ka esot klases priekšā, strādājot savu darbu, jūs darāt visu iespējamo, bet stress jūs tik un tā pārņem savā varā? Citāk sakot, stress kontrolē jūs un noved pārslodzē, nevis jūs tiekat galā ar stresu, ko, protams, izraisa izaicinoši darba apstākļi. Jūs sagatavojaties, rūpīgi plānojat, iegūtat savu laiku un enerģiju, un tomēr darba dienas beigās jūs jūtaties pārguruši, iztukšojušies un izdeguši. Un ja tas izklausās jums pazīstami, un ir tā sajūta, šis ir par mani, tad es gribu jums teikt, ka jūs šajā cīņā nesat vieni. Es gribu dalīties ar 5 vienkāršiem, uzreiz pielietojamiem, praktiskiem soļiem, kurus es aicinu ieviest tuvākajās 5 dienās. Tie ir vienkārši veicami uzdevumi. Tie neprasīs daudz jūsu laika vai lieku enerģijas patēriņu, bet tie visnotaļ radīs būtiskas pārmaiņas gan jūsu pašsajūtā, gan arī jūsu darba apstākļos klasē. Tādēļ, ja arī jūs reizēm jūtaties pārguruši vai jūs izjūtat paaugstinātu stresu, tad es aicināšu jūs vēlreiz noteikti noskatieties šo video līdz galam. Es jums iedošu konkrētu pamata programmu 5 turpmākām dzīvi mainošām dienām. Sakiet lūdzu, vai jums ir pazīstama sajūta, ka dienas beigās jūsu prāts pieķeras tikai pie tā, kas nav izdevies? Jūs jūtaties kā tādi neveiksmīgi. Piemēram, kaut kas nav izdevies līdz galam stundā, kā jūs bijāt plānojuši. Piemēram, kāds skolēns nebija pietiekami motivēts vai palika, piemēram, kādi darba pienākumi, uzdevumi, ko jūs nepaspējāt izdarīt. Un tad rodas sajūta, ka visa diena ir bijusi kā tāda nepārtraukta cīņa, kā tāds vāveres skrējiens ritenī. Kādēļ tas notiek? Tas notiek tādēļ, ka mēs mēdzam koncentrēties uz kļūdām un trūkumiem, nevis uz sasniegumiem. Galu galā mūsu prāts, diemžēl, strādā tā, ka mēs negatīvajiem mēdzam pievērst pastiprinātu uzmanību. Un kamēr mēs šo saiti nesalaužam, tikmēr mūsos pieaug stress. Bet kā būtu, ja darba dienas beigās jūs apzināti apstātos, paņemtu, teiksim, papīra lapu un pierakstītu 3 lietas, kas jums šodien izdevās? Tad, teiksim, 3 līdz 5 minūtes mērķtiecīgi fokusētos uz jūsu panākumiem, bet šķiet, ja nekādi panākumi īsti nav bijuši. Ticiet man, tas kardināli izmainītu jūsu perspektīvu. Jo jūs šādā veidā iemācītos fokusēt enerģiju nevis uz to, kas jūs ilgtermiņā demotivē un atņem dienu no dienas enerģiju, izsūc enerģiju no jums, bet gan uz to, kas motivē, pastiprina un veicina jūsos enerģiju. Kādēļ tas ir svarīgi? Bet jums ir nepieciešama enerģija kā resurss, lai cīnītos ar stresu. Mazās uzvaras var būt, piemēram, kādi mazi mirkļi. Kāds skolēns, kas pēkšņi parādīja interesi. Vai bijis mierīgāks stundu vadīšanas ritms. Vai vienkārši tas, ka jūs spējāt palikt pārliecināti un nosvērti grūtā situācijā. Un tā tālāk. Tieši no tā rodās gandarījums, arī prieks par paveikto. Un ja mēs to fiksējam katru dienu, tad ir lieliski iespēja grūtos brīžos atskatīties un redzēt reālu progresu. Tādēļ es aicinu jūs jau tagad apzināties un svinēt, tā teikt, savas uzvaras. Un lieki neizšķiest laiku, fokusējoties uz pārmešanu sev, vai arī pārmešanu citiem. Metode, kuru es aicinu jūs izmantot, ir, kā solīts, ļoti vienkārša. Tad, ko ir nepieciešams darīt? Katras dienas beigās pierakstiet 3 savus panākumus, savus uzvaras. Kāpēc ir svarīgi pierakstīt? Tāpēc, ka tad jums ir iespēja, tad dokumentējiet arī datumu, jums ir iespēja palūkoties atpakaļ un izvērtēt savu situāciju. Nevis balstoties tā brīža emocijām, bet kopumā saskatīt tendenci. Varbūt sākumā jums būs grūti uzrakstīt kaut vienu. Arī man tā ir bijis, ka sēžu un domāju, kas ar mani labs ir tajā dienā noticis. Man liekas, ka nekas. Bet ja es tiešām vēl tam laiku un iedzīnos, tad jums ir iespēja ar laiku iemācīties pareizi sakoncentrēt savu enerģiju. Un tad, protams, uzdevums kļūst aizvien vieglāks. Galvenais ir fiksēt tādas uzvaras,
kas nozīmē progresu nevis kādam citam, bet jums. Jo mēs mēdzam arī koncentrēties uz citiem, ko citi domā, kas citiem šķiet sasniegumi, un tad mēs arī tiekam demotivēti. Nē, koncentrēties uz to, kas ir progress jums. Domājiet par to, kur jūs, piemēram, esat ieguldījuši savu laiku. Atzīmējiet to, ka jums ir bijis laiks, lai parūpētos par sevi. Piemēram, pat noskatoties šo video, atzīmējiet to. Vai, piemēram, savā ikdienā esat iekļāvuši manis šajā meistarklasē mācītās tehnikas. Arī to jūs varat svinēt kā nozīmīgu uzvaru un ieguldījumu savā izaugsmē. Un es aicinu ieviest arī tādu kā vakara rituālu un padarīt to par savu daļu no savas ikdienas, tad pabeigt savu darba dienu ar gandarījumu sajūtu. Nesakiet, vienreiz izmēģināju, man šī metode nestrādā, pilnīgas muļķības, jo stress rodas ilgtermiņā. Un ir vajadzīgas aptuveni 20 dienas, un tieši tāpēc mūsu programma ir 20 dienu gara, lai jums izveidotos ieradums, lai jūs iemācītos, kā produktīvi samazināt stresu. Un tieši tādēļ vienas dienas semināri, uz kuriem mēs parasti ejam, vai varbūt nedaudz lielāki kursi, nevar pietiekami labi palīdzēt. Ir vajadzīga sistemātiska un mērķtiecīga pieeja. Vai jums kādreiz ir bijusi sajūta, ka pēc vairākām darba stundām jūsu prāts kļūst tāds kā miglains, tad ir grūti koncentrēties, un ķermenis tāds saspringts, varbūt pat smags? Tas nozīmē, ka enerģija ir izsīkusi, uzmanība izklīst. Un viss, ko vēlaties tādās situācijās, es tā pieejoju balstoties savu pieredzi, ir vienkārši apsēsties, varbūt atgulties un vairs nekustēties. Tomēr izmantojot 3 minūšu restarta tehniku, jūs jutīsiet, kā enerģija jūsos atgriežas. Un tad, kad tas notiks, prāts kļūs skaidrāks, un jūs varēsiet ar jaunu spēru sagatavoties un turpināt nākamo stundu. Šī ir lieliska metode, ja sevišķi jūs, zinat, ka nākamajā stundā man būs tā grūtā grupa, vai tas grūtais temats un tam līdzīgi. Ticiet man, būsim godīgi, arī es tā esmu citreiz juties, man ir bijušas grupas, es, neveidoju kaut kādu favorītismu sistēmu, bet ir bijušas grupas, kuras jūtos, tagad būs tas grūtais brīdis. Šī metode jau ir sagatavoties tam. Un šī ir tā metode, kuru vislabāk tad ir izmantot nevis stundu laikā, bet tieši starp stundām, piemēram, starp brīdī. Tad otrajā dienā es rekomendēju iepazīt 3 minūšu pārrestartēšanās tehniku. Sauksim to tā. Un šī metode sastāv no 2 lietām. Pirmkārt, mēs veltām laiku kustībām. Mēs pieceļamies, mēs pastaigājam pa klases telpu, mēs varbūt izkratamies, izpurinām rokas, veicam vienkāršu stiepšanos. Es to mēdzu darīt, tad, kad es esmu aizslēdzis durvis ciet, man ir vajadzīgs laiks, lai sakārtotos. Tas ir starpbrīdī skolāriem, tajā brīdī klasē nav jābūt, ja es varu atļauties, es tā izdaru. Protams, sakrīt no situācijas. Bet ja jums nav iespēja tik plaši, tur pastaipīties un tam līdzīgi, ko te pastaigājiet pa jūsu klasi. Ja? Tas aktivizēs ķermeni un nejaus pārnest spriedzi no iepriekšējās uz nākamo mācību stundu. Tad tas ir jautājums par fokusēšanos. Tā vietā, lai domātu par visu vienlaikus, jūs uzdodiet sev vienīgu jautājumu. Un šis ir metodes otrs solis. Piemēram, jūs varat uzdot šādus jautājumus. Kas ir pats svarīgākais vai vissvarīgākais nākamajā mācību stundā? Vai, piemēram, ko es vēlos, lai skolēni atceras no mācītās tēmas? Nevis visu, bet vienu konkrētu lietu. Jo šaurāks, mērķtiecīgāks, konkrētāks fokus, jo stresu mazinošāk tas ir. Un ir pirms 3 minūtēm. Bet tas jau samazināt stresa ietekmi un veicinās jūsos arī lielāku pārliecību. Un tāpēc tagad es gribu dot jums konkrētu uzdevumu. Uzlieciet pauzi šim video. Pēc tam atgriezieties atpakaļ un turpināsim ar nākamajām metodēm, bet pagaidām uzlieciet lūdzu pauzi šim video. Paņemiet papīra lapu vai kaut ko, kur jūs varat teikt pierakstus, tātad kāda alternatīva. Un pierakstiet priekš sevis vienu efektīvu fokusu jautājumu. Kas ir tas, kas jums vislabāk palīdz noskaņoties? Bet tagad priekš jūsu treniņa 3. un 4. dienas es vēlos piedāvāt nākamās 2 metodes, kas arī ir lieliskas un pierādītas. Tās veicinās mācību disciplīnu un arī pamudinās skolēniem būt motivētākiem. Vai jūs zinājāt, kā ir ienākt klasē, kad skolēni, piemēram, bļauj, ir troksnis, uzmanība ir izklīdusi, un jums šķiet, stunda vēl nemaz nav stākusies, bet tad ir milzīgs troksnis, milzīgs hauss. Saskaroties uz to,
ķermenis saspringst. Runa, kad jūs runājat ar klasi, kļūst sasteigta, varbūt pat spalga. Un parasti pedagogi šajās situācijās jūtas tā, it kā vēlētos pārliekt visu klasi. Citi pat stāv, mēģināt pārliekt visu klasi. Tā kļūst par tādu kā cīņu par varu. Šādā situācijā es teikšu godīgi, arī man tās ir bijušas kā tādas dabīgas sajūtas. Protams, saspringums, stress, un līdz ar to šķiet, ka ir jācīnās par uzmanību. Bet es aicinu jūs iedomāties pretēju ainu, pretēju iespējamību. Jūs ienākat klasē, jūs ar pārliecību nostājaties skolēnu priekšā, jūsu balss skan stabili, mierīgi, ķermenis ir savākts, koncentrēts, atbrīvots, un pirmie vārdi, ko jūs pasakāt skolēniem, pauž pārliecību. Kas notiek? Ja skolotājs ir pārliecināts kontrolēt savu stresu, tad jūs redzēsiet, ka telpā uzreiz nomainās enerģija. Jo enerģija galu galā rodas no tā, uz ko mēs fokusējamies. Ja mēs fokusējamies pareizām lietām, skolēni apklust, viņu acis pievēršas jums, un stundas sākums ir kā jauns sākums, jauna iespēja kaut ko labu iemācīties, teiksim, jums visiem. Tieši tas ir tas, ko mēs vēlamies panākt. Mēs vēlamies panākt autoritāti ar pārliecību, nevis ar kliekšanu un forsētu spēku. Bet, protams, ir jautājums, kā tieši to panākt. Un to jūs neiemācīsieties nekur citur, to es atklāšu jums tieši tagad. Lūk, jūsu uzmanībai es piedāvāju konkrētu, pozitīvās autoritātes formulu. Šī formula sastāv no 4 konkrētiem elementiem. Pirmkārt, tas ir balss tonis. Es aicinu jūs runāt nosvērti, mierīgi. Es zinu, no pieredzes var pateikt, citreiz tas ir ļoti grūti, ja sevišķi jūs izved no pacietības, bet jūs nedrīkstat jauties un iekrist šajās lamatās. Tad runājiet mierīgi, bet pārliecināti, ievērojot apzinātu, stabilu ritmu. Otrais elements šajā formulā ir ķermeņa valoda. Tātad savāciet savu ķermeni, stāviet pareizi un veidojiet stabilu acu kontaktu. Ar acu kontaktu mēs veicinām un vadām savu pārliecību. Trešais elements ir pozitīvs apgalvojums, ko mēs saucam par afirmāciju. Piemēram, es ticu, ka mums šodien izdosies. To jūs sakiet skolēniem, to jūs sakiet publiski skaļi. Vai, piemēram, šodien mums būs iespēja iemācīties kaut ko jaunu un interesantu. Atcerieties, jūsu pirmais teikums, arī kāds tas būtu, bet pirmais teikums, ar kuru jūs sasveicināties, ar ko jūs sākat savu sarunu ar skolēniem, noskaņo turpmāko stundu. Padariet šo frāzi par savu standartu, ar ko jūs varat iesākt katru nākamo mācību stundu. Izmēģiniet to šīs 5 dienas. Un, ja redzat, ka tas jums palīdz, turpiniet, pieturieties pie tā. Jūs esat atraduši zeltu tad, nelaidiet to vajā. Atkarībā no jūsu pirmā teikuma skolēni reaģēs uz visu pārējo klasē notiekošo. Atkarībā no jūsu pārliecības skolēni pielāgosies. Un lūk, vēl viena lieliska praksē pārbaudīta metode, kas ļauj pie reizes arī samazināt stresu. Un tā ir jau nākamā metode, kuras aicinu jūs ieviest 4. dienā, notestēt, paskatīties, kā tas jums palīdz, kā tas strādā. Bet, lai par to runātu, es aicinu tātad padomāt par nākamo jautājumu. Vai jums ir gadījies tā, ka pārnākot mājās no darba, jūs varbūt apguļaties vai atpūstos, bet jūsu prāts nebeidz griezties? Domās pārskrien pāri visa darba diena. Kas izdevās, kas nē, kas varbūt palika nepabeigts. Un, protams, nākamās dienas saraksts jau sāk arī burtiski riņķot galvā. Kāds tam visam ir rezultāts? Diemžēl, ja mēs vakarā pēc darba nespējam stresu, tā teikt, nolikt malā, tad tas ietekmē mūsu miegu. Proti, rodās grūtības aizmigt, kas ir, protams, arī saistīts ar grūtībām atslābināties. Un tā kā stress tiek paņemts līdzi, kā teikt, gultā, ja gulējot, tas nozīmē, ka prāts paliek neizslēgts. Un nespēja ķermenis pienācīgi atjaunoties, enerģija nespēja pienācīgi atjaunoties, un jūs nevarat sagatavoties nākamajai dienai. Un tādēļ stress no vienas dienas tiek pārnests uz nākamo dienu, un, ja tas tā turpinās, tas kļūst jau par ielgušu, hronisku stresu. Bet tagad iedomāsimies citu situāciju. Pirms miega jūs veltāt, teiksim, tikai 5 minūtes. Jūs nofokusējaties uz to, ka pierakstāt visu, kas jums šodien ir sakrājies prātā. Un pēc tam uzrakstat vienu konkrētu prioritāti savai nākamajai darba dienai.
Tagad mēs visas tās domas nevis turam prātā un ļaujam tam domām griezties, bet viņas fiksējam uz lapas. Tas, kas notiek fizioloģiski, ir tas, ka prāts nomierinās. Jo jūs dodat prātam iespēju atpūsties. Tad tas nenotiek pats no sevis. Mums ir jādod iespēja savam prātam atpūsties. Un tas, ticēt, man ir ļoti svarīgi. Jo, kā jau es teicu, iepriekšējā vakara pieredze mūs sagatavo nākamajai darba dienai. Tas nozīmē, ka ja vakars un arī nakts iespējams būs nemierīga, tad nākamajā darba dienā enerģija būs zema vai pat nepietiekama, un jūs nevarēsiet tikt galā ar stresu. Savukārt, enerģija ir pārliecības. Un arī plašāk raugoties, tā kā pārliecība ar to ir saistīta, mācību disciplīnas pamats. Tāpēc es aicinu sākot no šodienas, vai, teiksim, gribat iet dienu pa dienai, tad no 4. dienas iznāk, fokusējieties uz to, ka katru vakaru pēc darba vai arī pirms gulētiešanas veltiet 3 līdz 5 minūtes konkrētai metodei, par kuru es jums tagad pastāstīšu. Starp citu, es iesaku šo video arī, ja nepieciešams, atkārtoti noskatīties, jo varbūt pienākot tādai 4. dienai, jūs jau būsiet par to aizmirsuši. Tā kā noteikti saglabājiet šo video, iesakiet to arī citiem, un jā, būtu ļoti vēlams, ka jūs pie tā atgrieztos. Tad paņemiet A4 formāta lapu, bet tā varbūt, teiksim, kaut kāda iekoptā jūsu piezīmju dienas grāmata. Bet vēl bez lapas mums arī vajadzēs pildspalvu vai kādu citu rakstām piedarumu. Atkal metode ir ļoti vienkārša. Es jums solīju vienkāršas un efektīvas metodas. Tad paņemiet, pierakstiet visu, ar to es domāju tiešām visu, kas jums griežas galvā. Tie ir darbi, bažas, idejas, jā, arī varbūt kādas vērtīgas idejas, kādi priekšlikumi un tā tālāk. Rakstot to visu, necenzējiet sevi. Vienkārši brīvi ļaujieties domu plūsmai. Un, ja nepieciešams, rakstiet kaut vai juceklīgi. Necenzējiet sevi pēc kaut kādām gramatikas likumiem tā tālāk. Rakstiet visu, kas tajā brīdī ienāk jūsu prātā. Un, ja jūs pēc tam vēl domas nomāks, jo varbūt pēc stundas, piemēram, atgriežās, tas nozīmē, ka viss vēl nav pierakstīts. Ja stress ir tik ļoti sakrājies, ka ir nepieciešams visu vēlreiz rakstīt, rakstiet. Bet citreiz tā varbūt kaut kāda vienkārši vēl varbūt papildus lieta, kuru vajag vienkārši piefiksēt. Savus pierakstus jūs, protams, varat iekopt arī tā sauktajā stresa dienas grāmatā. Lieliska metode tā ir. Un jums šie pieraksti nevienam, protams, nav jārāda, ja jūs to nevēlaties. Kad viss ir pierakstīts, tad ir vērts nofokusēties uz vienu konkrētu prioritāti nākamajai dienai. Tad iepriekš jūs uzrakstījāt visu, par ko jūs satraucaties, domājat un tā tālāk. Un tagad vajadzētu saprast nākamajā solī, kas ir tas, kam tiešām ir vissvarīgāk pievērst uzmanību. Tad nevis atkal kaudzē ar kaut kādiem darba uzdevumiem, bet ir svarīgi iemācīties noteikt un pieturēties pie tā viena, maksimāli 3, ja jums ir ļoti daudz, kas patiešām ir būtiski. Tad šeit mēs sašaurinām fokusu. Ko tas dod? Tas iedod jums lielāku skaidrību, kas ļauj enerģiskāk uzsākt jauno darba dienu. Šīs meistarklases noslēgumā es gribu jums atklāt, varbūt, teiksim tā, pašu vērtīgāko no visām 5 manis piedāvātajām metodēm. Protams, soļi, par kuriem mēs runājam, ir tikai sākums jūsu ceļojumā uz drošību, veselību un pārliecību. Tie jums iedod ātru atvieglojumu. Tas ir kā uzlikt plāksteri uz brūces. Tie jums var iedot iedvesmu, ja jūs tos izmantojat. Bet ja jūs vēlaties izveidot stabilu, mērķtiecīgu un noturīgu sistēmu, kas ir vajadzīga, lai iemācītos ar stresu vispār tikt galā, tad es aicinu jums nekavēties un pievienoties programmai no stresa uz pārliecību 21 dienā. Tad šo programmu es esmu rūpīgi izstrādājis, balstoties uz pedagogu reālām aktualitātēm, uz pētījumiem, uz savu pieredzi. Vienkārši tas ir pats labākais, ko jūs varat iegūt. Turklāt šāda programma, nekur citur nav pieejama. Teach Inspire programma ir pārbaudīta. Un rezultāti ir konkrēti un ļoti skaidri, tāpēc, ka mēs regulāri veicam pētījumus par to. Tā ir mierīgāka ikdiena, ko jūs iegūstiet, tā ir lielāka pārliecība par savu darbu klasē, un tā ir sajūta, ka jūs vairs neesat vieni cīņā ar stresu, skolēnu mācību motivācijas trūkumu, disciplīnas traucējumiem un tam līdzīgi. Vai jums kādreiz ir bijusi tāda sajūta līdzīga, kā man tāda ir bijusi, kad jums jāsāk ir stunda, jāsāk ir darbs, bet jūsu prāts ir nemierīgs, jūs pārdzīvojat stresu. Atzīšos, ka arī pats, būdams praktizējošs pedagogs, esmu to izjutis vairākas reizes, un citreiz tas ir dēļ atbildības, citreiz dēļ kādām satraucošām lietām un tā tālāk. Es zinu, ka skolēni tūlīt ienāks klasē, un es jūtu, ka sirds kaut kādos gadījumos man sāk sisties straujāk, elpa kļūst saklāka, un tāda sajūta, kā spriedzes macētu, žņauktu ar katru sekundi aizvien vairāk. Bet es jums atklāšu veidu,
kā var būt citādāk. Stunda tūlīt sāksies, bet šoreiz jūsu elpa ir mierīga, prāts ir skaidrs un ķermenis ir atbrīvots. Tādā situācijā jūs klasē ienākat ar autoritāti, nevis bažām un satraukumu. Protams, jūs man jautāsiet, kā to panākt. Un es jums paskaidrošu, un es uzsveru, tas, par ko es jums tagad stāstīšu, noderēs ne tikai kaut kādām ārkārtas un ekstremālām situācijām, bet tas izmainīs katru turmāko jūsu darba dienu, ja vien jūs to iemācīsieties izmantot savā labā. Tātad, kā solīts tehnika, ko piedāvāju ieviest jau tagad, vai, teiksim, vēlākais rīt, ir pārsteidzoši vienkārša, bet nenoliedzami iedarbīga. Un to sauc par box breathing, angļu valodā, jeb latviešu valodā parasti tulko kā kvadrātveida elpošana. Tas nozīmē, ka mēs koncentrējamies tajā brīdī tikai uz ieelpu izelpu. Mēs ieelpojam, skaitot prātā, līdz 4. Tad 4 sekundes. Tad mēs mierīgi aizturam elpu 4 sekundēm, lai mūsu nervu sistēma var pielāgoties un pārslēgties no stresa uz mieru. Tad mēs izelpojam uz skaitli 4, un tad atkal aizturam elpu, domājot, tātad skaitot līdz 4 sekundēm. Tik vienkārši. Bet reizē, ja jūs to atkārtojat vairākas reizes, un šeit ir ieteicams to atkārtot vismaz 10 reizes, kas kopumā varētu būt kaut kāds minūtes, teiksim, 3, tad tas jums dod ļoti spēcīgu rezultātu. Tātad tā cikls atkārtojas, cik ilgi jums ir nepieciešams, līdz jūs jūtat, ka jūs pārņem miera sajūta tā vietā, lai jūs pārņemtu stresu. Šī tehnika burtiski pārlādē vai restartē nervu sistēmu un pamudina jūsu ķermeni nomierināties. Bet ka labākais veids, kā tikt galā ar stresu, ir strādājot ar savu ķermeni, un labākais veids, kā strādāt ar savu ķermeni, ir strādāt ar savu elpošanu. Ticiet man, tas nav kaut kāds psiholoģisks triks, jo jūs, pildot pareizi šo vingrinājumu, reāli jutīsiet, kā jūsu pulss izlīdzinās, spriedze samazinās, un kļūst arī vieglāk domāt, un rezultātā vieglāk risināt stresa pilnas situācijas. Kad mēs apzināti palielinām elpošanu, un mēs ievērojam noteiktu ritmu, aktivizējās tā sauktā parasimpatiskā nervu sistēma, kas nomierina jūsu ķermeni. Tādējādi samazinās stresa, piemēram, kortizola, hormona līmenis, un es domāju, ka jūs man piekritīsiet. Laiks kaut kādai meditācijas tehnikai, kamēr jāvada klase, jums visticamāk nav. Bet šādu elpošanu jūs varat praktizēt skolēniem pat nemaz nemanot, vai vecākiem nemanot. Nav nekā vienkāršāka un reizē iedarbīgāka par šo metodi. Un tas jau sen ir zinātniski pierādīts. Ja jūs vairākas reizes šādi pildīsiet, jūs pamanīsiet, ka jau pēc pāris reizēm jūsu prāts kļūs mierīgāks. Protams, tas nevar notikt uzreiz, tas notiek pakāpeniski. Tomēr efekts līdz ar to saglabājas. Jūsu ķermenī piepūst vairāks kābeklis, un rezultātā ķermenis uzlādējās ar enerģiju kā tāda baterija. Tātad šodien vismaz vienu reizi pirms kaut kādas stresa situācijas, un tas ir ļoti individuāli, tas ir, kad ir stresa situācija tieši jums. Piemēram, pirms stundas, sapulces vai sarunas ar kolēģi vai, teiksim, skolēnu vecākiem, izmēģiniet šo tehniku. Ja jūs to padarīsiet par ieradumu, tad jūs redzēsiet, kā tādējādi pieaug jūsu pārliecība. Jūs vienkārši iemācāties tikt galā ar stresu, un rezultātā jūsu pārliecība pieaug tā iemesla dēļ, ka jūs sākat justies kā situācijas noteicēji. Es gribu teikt jums lielu paldies noslēgumā par to, ka palikāt kopā ar mums, noskatoties šo video līdz galam. Es aicinu jūs padomāt, kura no manis 5 piedāvātajām metodēm jums šķiet visnozīmīgākā, respektīvi, kuru jūs varat izmēģināt jau tagad. Varbūt tās ir vairākas, varbūt tās ir visas 5, ko es arī, protams, iesaku. Varbūt tā ir tikai viena. Jūsu 5 dienu ceļojums no stresa uz pārliecību sākas jau šajā brīdī. Ja vien jūs ne tikai noskatījāties šo video, bet ja jūs izmantosiet mētiecīgi tajā mācīto. Un ja jūs vēlties pārvērst šo par stabilu, kvalitatīvu, dzīvi mainošu ikdienas sistēmu, tad es aicinu pievienoties jums programmai no stresa uz pārliecību 21 dienā jau
tagad.